Šodien mēs atrodamies Sāģā Kazinova, Robežnieku pagasta Krāslavas novadā, kur notiks zirgu rikšotāju sacensības. Tas ir zirgu darba spējas pārbaudē. Jau sen, vēl pirms Covid laika, kad bija pēdējās sacensības, tagad gadus 5-6 nekas nav noticis. Arī Dagdā tas sacensības, kas notika, arī tika aizvērtas ciet, nebija nevienas. Mēģinam to visu atjaunot. Pieprasījums pēc tā ir, gan no pašu rikšotāja puses, gan no iedzīvotāja puses, jo ļoti daudziem patīk zirgi, un viņi grib redzēt to. Laiks arī mums šodien nelutināja, no rīta bija pērkons, lietus gāza ar krusu, bet tagad mēs ceram, ka sacensību laikā būs savs labs laiks. Kas jūs atveda uz šodiendienas pasākumu? Mīlestība pret zirgiem, pret sportu vai vienkārši labs pasākums? Runājot. Vienkārši brīvā laika pavadīšana. Un pret zirgiem arī ir simpātijas. Mani atveda uz šeini pavadīšanu kopā ar ģimeni, jo es atbraucu pie saviem vecākiem ar savu ģimeni, un viņi teica, ka mēs brauksim. Šodien mums šeit ir sacensības, un es kopā pievienojos, bet man nav tā, ka es tur mīlu šo sportu, es vispār par viņu neko nezinu. Tas ir vienkārši tāda laika kopā pavadīšana. Laikam sāksim ar to, ka tas ir labs pasākums, kuru atrada mīļa draudzenīte un sasauca diezgan daudz meitiņu. Šodien tikties kopā un, protams, arī daba, tā tīrība, kas ir šajā pusē. Tāds, mazāk cilvēku skarta vieta. Tiešām skaists pasākums. Jā, zirgi, zinām, mērē jau no bērnības pazīstam, vai ne? Ar zirgiem mājās arām, ecējām, vagas zinām, vedām sienu un tā tālāk. Un te man par šīm sacensībām pateica par Ālis, kad šeit būs, vai ne? Šajā vietā konkrēti. Viņi skatījās tur pie Rēzeknes kaut kur, bija iepriekš laikam sestdienu. Viņš teica, arī šeit būs robežniekos. Un tad, jā, es teicu, ok, paņemsim mazmeitiņas, vai ne? Atbrauksim un paskatīsim, jo viņas arī nekad nav redzējušas tādas sacensības. Esat pirmo reizi šeit? Pirmo reizi, jā. Pirmo reizi. Pirmo? Jā. Bērnībā braucām skatīties. Krāslavā bija bērnībā. Es šeit biju reizes 3, biju pirmo reizi, kad ieveda šo tradīciju mūsu iepriekšējā priekšsēdētāja Erika Gabrusene. Viņa ievesa šo tradīciju un gribēja atvest arī pie mums uz robežniekiem kaut ko interesantu, lai pie mums brauc, tā kā cilvēki no Krāslavas brauktu novadā, jā, un lai notiktu kaut kāds pasākums, lai piesaistītu turistus. Un jā, tā arī es biju reizi. Tieši šīs pasākums ir pirmo reizi. Šeit ciemojos vairākas reizes gadā, vienkārši kā vietā. Jūs tagad programmu skatījāties, kas šodien dienas programmā liekas visinteresantākais? Pēc būtības nav ne jausmas. Brālis teica, ka šitais te ar Podarak, ērzelis, Nikolais Galilejos no Krāslavas novadas. Tas tur labi nosartēja Rēzeknē. Varētu būt, ka viņš arī kādu balvu iegūs. Bet tā es praktiski nepazīst nevienu. Pagaidām es nezinu, laikam interesantākais ir redzēt cilvēkus, kuri vispār ir, jo kad es vienkārši atbraucu uz robežniekiem un eju vienkārši izēju ārā uz veikalu, es nesatiku nevienu. Es dažreiz skaitu tur 1 cilvēks vai 0 cilvēku. Un ir sajūta, ka viņus vispār nav, un tāds jautājums par to, kas notiek Latgales laukos. Vai šeit ir cilvēki, vai šeit vienkārši virs mirs, un šajos brīžos tu tā redzi, ka tomēr kaut kas ir. Tiešām izbaudu zirdziņu klātbūtni. Kā jūs gatavojaties šīm sacensībām? Kā jebkurš sportists, gandrīz katru dienu, režīms. Katram zirgam vecumam ir savs treniņš. Nav tā, ka, piemēram, veczirgam ir savs treniņš, grafiks, jaunzirgam ir savādāk. Pastāstiet par savu zirgu, vārds, raksturs, kaut kā tādas īpašas iezīmes. Šitā rudā ir Doriana Greystar. Viņa ir amerikāņu rikšotāja, tīršķirnes. Mums vēl ir 4 gadiņi. Šogad kotiņos būs derbijs priekš viņas.
tā ka mēs cītīgi gatavojamies. Pārsvarā paklausīga, kā es smējos, dubļus mums patīk mīt. Ja citam, piemēram, tur mazum kaut kāds slapjāks pamats, tad var salēkt. Mēs neliecam, paldies Dievam. Tā viņa mierīgi, adekvāta, ļoti feina, draudzīga, mājās vienmēr pie rokas iet. Dažus vārdus par robežniekiem kopumā gribētos sadzirdēt. Ko jūs redzat robežniekos? Kāds tagad šobrīd ir ekonomiskais stāvoklis? Kāds ir cilvēku noskaņojums? Robežnieki jau pats nosaukums saka pats par sevi. Robežnieki. Robežas ciems. No centra robežnieki pa taisnu līdz robežai ar Baltkrieviju ir apmēram 4,5 km. Iedzīvotāju noskaņojums ir labs, jo ciematā mēs dzīvo ļoti daudz tautību. Savā starpā nekad nebijis un nav dotajā brīdī arī nekāda konfliktu. Cilvēki, teikšu godīgi, cilvēki vienkārši izdzīvo, jo redzot to visu situāciju, gan geopolitisko, gan situāciju ekonomisko valstī, cilvēkiem ir diezgan grūti. Šogad ar to Lietuvu laiku, ar labību, gan ar augļiem, tas viss iet bojā, postā, bet mēs izdzīvosim. Principā noskaņojums kopējais ir ļoti pozitīvs, cilvēki ir atsaucīgi. Jūs teicāt, ka tagad dzīvojat Siguldā, bet pirms dzīvojāt Skaistā, vai ne? Jā. Kā tas ir dzīvot tik tuvu pierobežā? Pēc būtības, tā mammas māja vairs praktiski nav. Es pats uzcēlu no jauna pie Stirna ezeram. Un skaties, gaisa robeža līdz Baltkrievijai ir kaut kur 10–15 km. Pēc būtības ļoti mierīgi. Agrāk dažs iepriekš lidoja mazliet helikopteri, kāda limašīna, vai ne? Bet tā, es domāju, ka tieši pierobežā ir viss klusāk un viss mierīgāk. Jo, ja ienaidnieks nāk, vai ne, viņš jau nešaus, vai ne, ar artilēriju vai raķetēm pierobežā, vai ne, pasīšiem mājām. Bet gan ies tālāk, vai ne, un blietēs pa nopietniem, vai ne, apdzīvotām vietām, vai ne. Un tā līdz ar to pierobeža ir visdrošākais. Sevišķi, ja tu dzīvo, vai ne, individuālā mājā. Viesojoties pierobežā vismaz, ir jauki, ir mierīgi, nekas neliek satraukties. Par to var runāt daudz, jo šeit ir daudz aspektu. Pirmais ir tāds, ka vispār es ar ģimeni braucu uz Baltkrieviju, jo mana radina ir no tās puses un mamma no tās puses ir. Un agrāk es, kad braucu, bija it kā mēs braucam, bet, protams, man bija jautājumi par Baltkrieviju, kāda viņa tādā ir, kā tāda. Bet šobrīd ir stingra pozīcija, ka, protams, mēs uz turieni nebraucam. Jo braukt uz Baltkrieviju ir atbalstīt karu un vispār agresiju un režīmu. Vai ikdienā ir jūtama kaimiņu ietekme? Nē, nav. Mēs esam pie tā pieraduši, ka mēs dzīvojam pierobežā un no seniem laikiem, teiksim, no atjaunošanas nebija tādas kaut kādas specifiskās ietekmes kaimiņā. Jā, daudziem ir radi tai pusē. Iespēja robežas, viņi gan apmeklē viņus. Tas, teiksim, to, ko valsts mums iesaka, nebraukt uz turieni, bet cilvēkiem jau gribas redzēt radiniekus. Ietekmes no tās puses, ka nav nekādas te. Nav jūtama viņa. Nē. Pierobežā, laikam, tas ir tā skaļi teikts, vairāk jau šeit jārunā par attieksmi cilvēkam, cilvēka attieksmi pret šo lietu, bet kā tāda attieksme, nē. Ar bailēm, ar netaisnīgumu, ar sāpēm kaut kādam, ar trauksmē. Vienmēr vēroju kaut kādas ziņas, kas notiek, jo ir bail, ka blakus mums tepat šeit vispār ir Baltkrievijas robeža, šeit 5 km, un mēs zinām, ka tur notiek tāds diktatūras režīms, karš,
kurš ietekmē arī uz mums, un tu nezini, vai tu esi drošībā. Un tāpēc es pilnīgi mēģinu tajā pusē neskatīties tieši saistībā ar to režimu. Kā kultūrā, kā cilvēki, tas ir cits jautājums, ja? Bet tieši, lai neatbalstītu šo kāru, ja? Un, protams, mani pozīcija un cilvēkiem apkārt jābūt pret šo, kas notiek. Davai šodien nerunāsim par tādām lietām. Ne. Vai iedzīvotājiem ir bailes dzīvot tik tuvu robežai, vai tomēr tieši otrādi? Nē, es pateikšu, baiļu nav, bet ir tāds mīnus, ka mēs esam tuvu robežai ļoti tālu no galvaspilsētas, tāpēc mēs esam aizmirsti te. Viņi izvairās vispār par to runāt, ja? Viņi klusē. Es vienmēr jūtu tādu klusēšanu, un es zinu, ka šeit runāt brīvi par daudzām politiskām lietām ir diezgan sarežģīti, ka cilvēki vienkārši saka nē. Kā slēpjas aiz tā, vai viņi baidas viedokļa no citiem, vai viņi vienkārši baidas runāt, vai viņi nezina paši. Es domāju, ka šeit strādā dezinformācija, ja? Tā pati par sevi, dažādi stereotipi un tādā cilvēku nostalģija par tiem laikiem, par padomju laikiem, par Krievijas ietekmi, tīpaši, jo šeit daudz krievalodīgi runājušas cilvēkus. Un daudziem patīk braukt uz Baltkrieviju, patīk Baltkrievijas ēdiens, viņi brauc uz tiem festivāliem, sieriņu spērk, un īstenībā viņi pat, man liekas, neīpaši varbūt domā, ka tas ietekmi uz to režimu. Tas ir to, ko es varu sajust vai dzirdu, bet bieži tas ir tāds klusums. Teiksim tā, es stipri nesāsinu savu uzmanību uz to. Jā, lai. Vai nav baiļu dzīvojot tik tuvu robežai? Nē, nav. Kā jūs uzskatāt, šobrīd būtu ētiski pareizi braukāt uz Baltkrieviju pēc lētākiem produktiem? Es nekad neesmu to atzinis, jo varbūt tur pa kapeikām lētāk, bet taču ceļš pirmkārt, otrkārt arī braukšana, un tā tālāk. Treškārt, principu pēc, kā es jau teicu, nav jābrauc uz to valsti, un viņu vēl atbalstīt ar to, ka tu tur iepērcies, ja? Jo tu jau zini vai nezini, tā nauda, ko tu tur atstāji, droši vien, ka arī aiziet zināmā mērā uz bruņošanos un tā tālāk. Tā kā jebkurā tāda situācija, kad mēs redzam, ka šī valsts atbalsta to agresoru valsti, tad nekāda gadījuma ar viņu nav jādraudzē. Un nav viņa kaut kāda veida, pat ar tādiem niekiem, kā ekskursijām, viesnīcas visi jāmaksā, vai ne? Un līdz ar to tu atbalsti šo valsti, šo valdību. Ne jau cilvēks, bet šo valdību. Vai uzskatāt, ka dzīve šeit atšķirās no pārējām Latvijas pilsētām? Es domāju, ka katrai pilsētā atšķirās ar savu kaut kādu konkrētu dzīvi, stilu, jo cilvēki tomēr izvēlas dzīvesvietu pēc viņa uzskatiem un domām, ja? Kas viņam patīk. Ja? Ja man patīk tāda vide, es būšu tur. Es, piemēram, neesmu tur, jo man neīpaši ir ērti. Atšķiras ar ko? Ja Latvijas kontekstā un salīdzināt Rīgu un tas vietas, kur es atrodos, es teiktu, ka jā. Jā, jo šeit diezgan grūti lietas saukt ar saviem vārdiem. Kad es baidos kaut ko pateikt, jo es baidos, ka ļoti viedokļi nesakrīt. Un šeit ir tāda pilnīga šķelšana, tāda cilvēku viedokļus. Un tu baidies, ka tu pasaki to un tevi nepieņem. Un tie viedokļi atšķiras no eiropiskām vērtībām un eiropiska viedokļa kopējā, kurš pastāv.